Mani sauc Robins Jānis Lēlis. Es esmu trombonists, spēlēju Liepājas simfoniskajā orķestrī, un es esmu Alfreda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas 2015. gada absolvents. Man šķiet, ka viss periods, ko es pavadīju Cēsīs, ir ļoti spilgts. Un kā īpašāku atmiņu varētu izcelt to, kad es beidzot 2015. gadā Cēsu mūzikas vidusskolu ieguvu Helmera pavasara stipendiju. Tas man lika novērtēt to, ka skolotāji novērtē manu labo attieksmi un to, ka es cenšos izdarīt, cik labi visus varu, un tas atnāca atpakaļ. Man šķiet, ka visi skolotāji bija vienlīdz mīļi, negribās nevienu izdalīt, un visi savu labāko, ko viņi varēja, lika kopā, un tā rezultātā arī izveidojusi kā labs mūziķis. Mūzikā sanāk sastrādāties ar Matīsu, ar kurus pēc reizē Cēsu mūzikas vidusskolu. Mēs spēlējam kopā ansamblī, orķestrī, taisām ēst vakarā. Varētu teikt, ka tā saliedētība ir kā viena no ļoti svarīgām īpašībām. Un arī patstāvība varētu tā teikt. Tā saliedētība izpaudās arī tagad jaunajās telpās, kā arī vecajās telpās, kad bija daudz un dažādi pasākumi kopā. Kā piemēram žetonu vakars izlaidums vai dažādi svētki, bija ļoti jauki kopā ar vecākiem studentiem un arī ar saviem kursbiedriem. Varētu tas būt 13. gada žetonu vakars, kad bija daudz dažādas dziesmas un jauki kopā saliedēta atmosfēra. Tas bija viena no spilgtākajām atmiņām, kas man palikusi. Es novēlētu Cēsu mūzikas vidusskolai turpināt iesākto ceļu, jo tas, ko viņi dara, ir ļoti labi.